Ir 14. jūlijas, 9:40. Sākotnējais plāns bija startēt mūsu Itālijas ekspedīcijā ar 2 ekipāžām. 9, bet tā kā daļa no mūsu komandas aizgāja vakar gulēt tikai ap pēc 3, nolēmām pagulēt līdz 9, un tad startēsim pēc 10. Pulkstens ir bez 2 minūtēm 11. Tā kā 11. mēs esam gatavi tiešām startēt. Tūlīt slēdzam māju cietu, tiekamies ar Saules ielas, ar Pegasusu, ar Juriju un Ilzi. Un let's go! No! Ko? Nē, mēs viņu tūlīt piebrauks, mēs kopā brauksim. Šodien vienkārši tāds cepets ārā. Nu jā, šoreiz atšķirība ir tāda, ka mums nav pārbāztas bagažnīcas, un mums ir ļoti skaisti boksiņš. Pagājušajā gadā mums bija rati, tie kluči atsevišķi, mums bija eļļa. Mums bija tāds vecs čemodāns ar visādām lietiņām iekšā, bet tagad viss ir šeit kluki. Un arī, kā var redzēt, bagažnieks nav piebāzts, jo visu esam tā forši saformējuši pasēšanām nevarām. Tāpēc mēs sponsoriem tagad šis būs nosēdināts kā 10 centimetri. Pegasus izsauc galaktikā, atsaucās ģenerālis. Nav iespējams, lai tā skaņa nav visu laiku. Iedos lūdzu brāli ūdeni. Jau pirmie labojumi. Uzlabojumi. Tomēr atvilknīca taisās vaļā. Piepildījām pilnu bāku, ja? Pilnu bāku un Reizi gadā. punkts mūsu veizā ir iepazīstināts Marijampoli. Caur turienu mēs brauksim tālāk. Dievs, pacēlās pilnīgi šitā. Labs pacēlās. Nu, esam aptuveni braucam, cik mēs kāds 20 minūtes. Jā. Bērniem jau ir iedotas gandrīz visas līdz paņem tās jaunās mantas. Tā izdevīgs klusums. Viss nečīgs, nekrapšs, Pats rīts arī nebija viņiem viegls, jo viņiem bija jābūt ļoti pacietīgiem. Tā kā, oh well. Labi. Un paskatāmies. Juris un Ilze arī ir aiz mums. Nu, tā. Jā, labi, dzēkusi. Kā mēs jūtamies? Nav pārāk komfortabls. Slaizoši pagājušu gadu. Labi logu tīrītāji
nebūs ar bērniem, ja mēs viņus neizlaidīsim izkustēties. Jā, nekas neliecina par to, ka mēs nāksim izbraukt ārā no šīs stundas. Teodors negaidīt aizmigu, un mēs nolēmām neapstāties, neēst, un arī līst lietas ārā līst lietas, nu negāž, bet smidzina un laukumiņš viss bija slapš. Mēs nolēmām braukt tālāk. Pirmā mūsu nakšņošanas vieta būs Lomzā. Lomžā? Tur mīkšs, lai Teodors nobeidz. Cik mums jābrauc? Pusotru stundu. Tur mīkšs, lai Teodors nobeidz. Ko mēs darām? Mēs mēģinām. Cīnamies ar miegu, reāli cīnamies ar miegu. Cik 3 stundas pagulēts? Es gulēju 3,5 stundas, bet tu gulēji vairāk. Gulēju 5. Man arī pienākās vairāk. Teodoriņš Čuču un Matilda jau ir aizgājusi pie Olgi un Omas uz otru piemperu. Nu tā, mēs esam sasnieguši savu pirmo vietu, kur mēs nakšņojam. Lomzā, pie Lomzas. Tas ir tāds pusceļš starp Lietuvas robežu un Varšavu. Un rīt dosimies tālāk uz Lodzu, kur mēs apmeklēsim zoodārzu. Un pagaidām mums ir mierīgs vakars šeit, bērniem ir laukumiņš. Un mums būs mierīgs vakariņš.